vasara ne tikai rallija laiks, arī laulību sezonas, starp citu. Zinājāt? Tas ir vislabākais laiks, vai ne? Jā. Bet arvien biežāk cilvēki izšķiras tomēr laulību ceremoniju rīkot dievturu tradīcijās. Un šai bija jābūt pirmajai vasarai, kad dievturiem ir tiesības ar juridisku spēku laulāt pāris senlatviešu tradīcijām atbilstošā veidā. Tomēr dievturu svētniekiem joprojām jāaicina dzimtsarakstu nodaļu pārstāvis, lai laulība iegūtu likuma spēku. Un to, kad beidzot dievturiem būs tiesības slēgt laulības devās, skaidrot Kārlis Kristofsons. Lokstenes svētnīcā jau vairākus gadus norisa dievturu laulību ceremonijas pēc senlatviešu parašām. Lūk, šobrīd esam uz neliela prāmīša, kas tiek darbināts ar rokām, un dodamies uz Lokstenes svētnīcu, kas atrodas Daugavas vidū. Uz salas mūs sagaida dievturu draudzes pārstāve, kura sniedz ūdeni. Ciemiņiem jāveic simboliska acu, ausu, mutes, roku un kāju mazgāšana. Tā, seja, acis, jā, ausis. Rokas un kājas. Saki, lai top. Lai top. Lai top. Paldies. Drīzumā uz salas ierodas arī jaunais pāris. Pirmais rituāls notiek Karogu laukumā. Ejot pa saulei, sanākušie iekustina ceremoniju. Tālāk jaunais pāris un pārējie ceremonijas dalībnieki dodas pie senču akmens. Šeit sanākušie dodas pret sauli, prātā pieminot aizgājušos senčus. Jo šīs dzīves godos ir svarīgi, lai ar mums kopā būtu visi. Gan tie, kas tagad ir dzīvie, gan visi senči. Tālāk cilvēki cauri saules vārtiem dodas svētnīcā, kur notiek ceremonijas svarīgākā daļa. Telpas vidū atrodas uguns. Sanākušie veic ziedojumus, liesmām dodot medu, maizi, alu un citas simboliskas veltes. Pēc svinīga solījuma, jā vārda došanas, jaunais pāris nāk pie derību akmens. Uz akmens stāvēdami. Dievu minēdami. Šis akmens ir bijis lietots visā okupācijas posmā, slepus. Dievturi to ir izmantojuši laikā, kad dievturība ir bijusi aizliegta okupācijas varu ietekmē. Šis ir ļoti vēsturisks akmens. Jūsu ģimene. Dievturu ceremonijā piedalās arī Aizkraukles dzimtsarakstu nodaļas pārstāve. Valsts prezidents jau ir izsludinājis likumu. Bija paredzēts, ka tas dievturiem deva tiesības laulību slēgt ar juridisku spēku. Apliecība dos vīra stiprajās rokās. Tomēr izrādās, ka ir nepieciešams vēl viens likums, kas regulēs dievturu draudzes darbību. Latvijas Republikas Saeimas juridiskais birojs ir pieprasījis, lai katrai reliģiskajai grupai, kuras svētniekiem ir šādas laulāta tiesības, pastāvētu savs atsevišķais likums. Tātad ir reliģiskās savienības, un tām, kas tur līdz šim bijuši, tām šādi likumi ir bijuši. Latvijas dievturu sadraudzei šāds likums nav bijis. Tikai pēc dievturu darbības regulējošā likuma pieņemšanas laulību slēgšanas tiesības stāsies spēkā pilnvērtīgi. Juridiskajām niansēm lielu uzmanību nepievēršot, sanākušie laulības pēc sentēvu parašām vērtē ļoti atzinīgi. Ļoti latviski man īstenībā ļoti patīk. Ja godīgi, jā. Es esmu par to, ka es esmu bērnu dārza audzinātājiem, bet es esmu par to, ka latviskums jāaudzina, un tas ir sākums, es uzskatu mums. Vienas no skaistākajām kāzas ceremonijām, kurās piedalījusies, un man sirdi vēl joprojām pārņem tādas siltas emocijas, un gribētos, lai jaunieši biežāk izvēlētos tādu ceremoniju stilu, jo tas tiešām ir kaut kas uz mūžu paliekošs. Tiek uzskatīts, ka dievturības atzimšana Latvijā notikusi 1925. gadā. Tamdēļ nākamgad dievturi svinēs sava vārda 100 gadi. Viņi cer, ka uz to brīdi tiešām būs ieguvuši pilnvērtīgas tiesības likumīgi laulāt jaunos pārus. Kārlis Kristofsons, Ilmārs Roķis, TV3. Lai top, vai ne? Satversmē arī ir rakstīts, ka Latvijas valsts aizsargā mūsu tradīcijas un šo latvisko dzīves ziņu,